Esiet sveicināti, dārgie skatītāji, brāļi un māsas Jēzu Kristu. Mums ir liela ģimene, mēs esam ģimene, mēs esam Dieva ģimene. Un mēs esam kalnā, lūk, skatieties, kāda krāšana daba šeit pavarās un te aitiņas ganās. Un mēs esam kopā ar Kristīni, kopā ar Jēzu, kopā ar Dievu. Un mums uzreiz nāca prātā 23. psalms. Dāvida dziesma, tas kungs ir mans gans, un man netrūks nenieka. Viņš liek man ganīties zāļainās ganībās. Mēs redzam, kad aitiņas ganās zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspīdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda. Tad arī šeit šīs aitiņas, viņas ir pa taisnības ceļiem, amen. Mēs ejam pa taisnības ceļiem Dieva vārda dēļ. Jebšas arī staigā tumšā ielajā, taču ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis. Un arī šīs aitiņas, arī ja viņas iet cauri tumšā ielajā, viņi apzinās, ka gans ir viņiem turpat blakus. Un tava ganu vēzla un tavs ganu zīzlis mani iepriecina. Tu klāji galdu man ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar ēļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts līdz malām. Tiešām labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un īstenībā kāda brīnišķīga apsolījuma, pareizi, es palikšu tā kunga namā vienmēr. Labums un žēlstība pavadīs mani visu manu mūžu. Un viņš man ved zāļainās ganībās. Tas nozīmē to, ka to, ko Dievs ir apsolījis, viņš to izpilda. Viņš nemelo, jo, kā Bībelē teica, viņš nav cilvēka bērns, kas melotu, vai viņš ko apsolītu un nepildītu. Tad Dievs apsola, un mēs varam šodien paļauties uz to, kas Bībelē ir rakstīts. Mēs varam stāvēt uz šiem apsolījumiem un piedzīvot Dieva svētības. Amen, piedzīvot Dieva svētības, jo viņš mūs ved pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Tad mēs ejam pa taisnības ceļu Dieva vārda dēļ. Un, ja es staigāju tumšā ielajā, es ļaunumu nebīstos, tas kungs ir pie manis. Mums dzīvē ar Kristīnu bijuši tumšas ielejas, bet mēs zinām, kad Jēzus ir ar mums, kad Dievs ir ar mums, kad Svētais Gars ir ar mums, kad viņš ir ar tevi, ar mani. Un lai kādām dzīves situācijām caur Dievs tev vienmēr palīdz. Un es domāju, ka šeit arī rakstīts, viņš klāja galdu maniem ienaidniekiem redzot, viņš svaida galvu rēļu un kauss. Mūsu kauss ir piepildīts līdz malām, tavs kauss ir piepildīts malām ar Dieva svētībām un Dieva mīlestību. Nu, īstenībā šo psalmu atverot, izlasot, tu saproti, ka Dievs ir ar tevi, un kā Bībelē teica, ja Dievs ir ar tevi, kas būs pret tevi. Mīļais, dārgais debes tēvs, es ļoti lūdzu svētī šo mīļo, dārgo brāli, māsu Kristu, tie, kas ir tālu vai tie, kas ir tuvu Dievam, bet lai katru šodien svētīt. Un man vislielākais prieks, jeb gandarījums būtu tajā, ka cilvēki kļūst vien tuvāki un tuvāki Dievam, jo Jēzus kungs, Jēzus, tu teici Bībelē un sacīja, ka nāks daudzi no rītiem, no austrumiem, no ziemeļiem, no dienvidiem, un viņi sēdēs kopā ar Dieva svētajiem, ar Dieva izredzētajiem, bet būs tādi, kur nāks, un Jēzus teica, es jūs nepazīstu, no kurienes jūs esat nākuši. Un es ļoti lūdzu, kungs, lai mēs tiešām esam Jēzum Kristum pazīstami, pieņemti, mīlēti, svētīti, dziedināti, laimīgi. Un tiešām, kungs, tev ļoti lūdzu svētī. Svētī, kungs, lai tiešām mēs, Dieva tauta, mēs baudām visu šo krāšano dabu, visu šo skaistumu, ko Dievs radījis. Paldies viņam, Jēzus Kristus vārdā. Amen, esiet svētīti, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un tiksimies jau kādā no citiem raidījumiem. Dzīvības maize tev un man un katram no jums. Jēzus Kristus vārdā.